Nu tā, dārgie draugi, atkal ar mašīnu nobraukti 25 000 gandrīz. Mainīsim šodien eļļu. Pasties ar tas tagad. Mūsu ievišķo pīpnābi. Jā, te. Nu, reku, vecais filtriņš. Redzam, smuki rakstīts Bosch, tā. Vietiņā. Iespiežam, kā vienmēr. Redzam, smuki hop iestājās. Redzam, smuki skrojam ciet. Nu, parādīšu šo te eļļu. Mēs lejam tādu. Castrol rekomendē ražotājs. Renault specifikācija. Liesim iekšā. Šito izliesim visu. Mierīgu garu. Pirmo būsim iepilinājuši. Nu tad spraužam šito iekšā. Mašīnas līka, nekādas tur līmeņu šobrīd nav. Tagad pastīsimies, kādā mums stāvoklī ir gaisa filtrs. Gaisa filtrs ir gājis gadu. Nu, ir kaut kas iekšā. Mainam atkal Bosch. Es nezinu, tas ir Bosch vai tā ir pat ģelka. Ieliekam šādi te iekšā. O, iespiežam austiņas. Hop! Gumeņu filtru. Eļļas maiņa. Redzēt, mainās intervāls 25 000 vai 12 mēnešus. Jau esam iestatījušies. Vienmēr sakot, vienmēr šitā viss ir pazudis. Un tā, bet mēs esam atkal uzlikuši 25 000 vai 12 mēneši. Šeit mums, es domāju, mazliet noticēja no kartera eļļa no augšas. Es teicu, ka man pārgāja pāri. Šeit bija divas piles. Filtrs galvenais. Bāžam pirkstu. Eļļas maiņa ir veikta, spidometrs attiecināts. Celiet pirkstus gaisā, parakstieties uz kanālu, mums to ļoti vajag. Turamies!